Sveiki visiem! Šajā video es jums gribu parādīt acu jogu. Tā ir vingrinājumi priekš acīm, ar kuriem es savulaik vidusskolā apstādināju redzes pasliktināšanos, un ne tikai apstādināju, bet arī atgriezu atpakaļ normālajā, tā kā spilgtas redzes stāvoklī, ja? Kad tev nevajag brilles, ka tu visu redzi labi, tā attālumā. Jo 10. klasē man sāka pasliktināties redze, dēļ tā, ka es sēdēju aizmugurējās rindās, sola rindās, un apgaismojums tāds nebija baigi labs, un tur uz tāfelēm tur redzēja skatīties, ja, un visu laiku sasprindzināt redzi, pēc tam burtnīca, attālums burtnīca, un ar laiku sāka pasliktināties redze. Un maniem draugiem, pieņemsim, pāris draugi tagad staigā ar brillēm, ja viņiem vajag brilles, viņiem arī tajā pašā laikā sāka pasliktināties redze. Man izdevās novērst to pasākumu, un es jums izstāstīšu, kādi ir vingrinājumi, ar kādiem es to izdarīju. Kas tad ir jādara? Kādi ir vingrinājumi? Viņi ir ļoti vienkārši. Dienā kaut kur 10-15 minūtes, tas vēl prasa laiku. Un atkarībā loģiski no tās pakāpes, cik ir tā redze pasliktinās, viņi tikko sāk pasliktināties, viņi jau kādu laiku pasliktinās. Tā ir atkarīgs, cik būs efektīvi, kāds būs rezultāts un cik ilgi būs jādara tie vingrinājumi. Kādi ir efekti, kad tu viņu sāc veikt šos vingrinājumus? Tā, ka, teiksim, pirmās dienas var riktīgi sāpēt galva. Redze var riktīgi sliktāka palikt ļoti izteikti. Acis var arī sāpēt arī stipri. Un tas ir principā tā kā analogs, tad, kad jūs ilgi neesat bijuši kaut kādā trenažera zālē, neesat veikuši fiziskās aktivitātes, tad pēkšņi jūs sākat darīt viņus intensīvi, aktīvi. Tad jums pēc tam sāp visi muskuļi. Nevarat, var teikt, pakustēties. Šeit ir arī tas pats princips, jo tie muskulīši, kas ir kas veido acu āboli, ja, kas tur viņu saspiež, atslābina, ja, kas to lēcu mūsē tā kā izliec vai ieliec, un līdz ar to mēs tā kā redzam tālumā vai tuvumā, jūs viņus sākat vingrināt, strādāt ar viņiem beidzot, ja, un loģiski, kad jūs to neesat darījuši regulāri, un jūs to pēkšņi sākat darīt, ja, tad viņi šo muskulīšu sāk sapēt. Tas arī ir jāsaprot, ka tā var būt. Veicot šos vingrinājumus būs tā, ka lūk, jums pasliktinās tā kā redze, pēc tam atkal pēkšņi sāk tādi tā kā dzidri tādi brīži parādīties, ka jūs riktīgi labi tālumā redzat. Tad jums atkal jāsasprindzina, tur jāmrikšķina, lai jūs ieraudzītu. Tad atkal slikti kaut kādas dienas, atkal labi slikti, un tā viļņveidīgi sāks atjaunoties redze. Un pēc tam arvien ilgāk un ilgāk būs tie brīži, kad jūs jau skaidri redzat attālumos, pieņemsim, pa dienu skaidri sāksiet redzēt. Tad, kad tums, tad atkal sliktāk. Līdz brīdim kaut kādam, kad jums jau viss kļūst labi, jā, principā tie tādi slikti, tādi brīži arvien mazāk, līdz viņi pazudīs, un pēc tam, teiksim, jums principā tā vingrinājumi vairs nebūs jādara tikai tad, kad atkal jūtat, ka atkal sāk pasliktināties, tad atkal padarat un atkal atjaunojās. Un pēc tam vispār vairs principā nav jādara, jo jums normāli redze paliek, jā, vairs nav tā, ka viņi pasliktinās. Lūk, šādi tas viss notiek. Attiecīgi, līdz jums parādīšu nodemonstrēšu tos vingrinājumus, jā, varat piefiksēt, kaut kur pierakstīt, vai arī kaut kur nosēvot šo video, jā, lai jums paliek favoritos, jā. Un pēc tam, kad jums vajag, jūs viņu varēsiet viegli atrast un izmantot. Un tie, kas nav pierakstījušos kanālam, jā, YouTube'ā vai Facebookā, tad attiecīgi izdariet to, spiediet laikus, jā, komentējiet. Kas man vēl jāpiebilst, tā kā es medicīnas kaut kādas lietas, jā, tad loģiski jākonsultējās ir ar kaut kādiem ārstiem, jā, pirms jūs kaut ko darat, lai nav tā, ka jūs jau kaut ko sliktu izdarat. Jo katra var būt kaut kādi savādāk tie traucējumi, jā, un tur problēmas. Tad lūk, pirms jūs vispār kaut ko darat, jānomazgā rokas, jā, lai jūs neko neienestu savu acīs, nekādus tur iekaisumus vai kaut ko tādu. Un attiecīgi pirmais vingrinājums ir tad, kad jūs vertikāli braukājat ar acīm. Rekur uz augšu līdz galam, uz deguna galu, uz leju, uz augšu, deguna gals, uz leju. Un tā 3 līdz 5 reizes. Tālāk jūs darat tieši to pašu jau horizontālajā, pakreisi uz deguna galu pa labi un šitā. Un pēc katras reizes aktīvi pamaršķiniet, jā, lai jums atslābinās muskulīši. Tālāk jau slīpajā, jā, teiksim, augšējais, labais stūris, deguna gals, apakšējais, kreisais stūris, un tā arī 3 līdz 5 reizes, un tad otrādi.
pretējā virzienā slīpumiņu un atkal pamiršķiniet. Tālāk jums tā kā tās pašas pozīcijas, kuras tikko mēs veicām, ja? Jūs viņus tā kā paturiet kaut kāds 5 līdz 10 sekundes katrā pozīcijā tā riktīgi dziļi. Skatoties, tad pamiršķiniet. Deguna gals. Pamiršķiniet. Tas labais stūris. Pamiršķiniet. Tas. Pamiršķiniet. Vidus uz augšu. Pamiršķiniet. Un tā. Un tas ir nākamais vingrinājums. Tālāk ir, jūs tieši to pašu darat, bet jau tā kā griežot ar acīm, ja? Šitā. Arī kaut kādas 3 līdz 5 riņķus un uz otru pusi. Katrā tajā vietā fiksējiet kādu 2 sekundes. Pēc tam pamiršķiniet, kad visus tos riņķus iztaisīšu. Nākamais vingrinājums ir, ka jūs nevis pa tā vietā fiksējat, bet ar acīm braucat pa apli, ploksaņa rādītāja virzienā, tā kādas 3 līdz 5 aplīšus. Un uz otru pusi arī tāpatās. Nākamais vingrinājums ir, ka jūs aiztiesat acis un atkal arī pa apli braucat ar savu redzi, arī 3 līdz 5 aplīšus un uz otru pusi 3 līdz 5 aplīšus. Pēc tam var pamasēt acis, paspaidīt šādi, jā, izmasēt viņas. Tā vot var pamasēt. Šitā var padarīt visādi, ja? Un pēc tam pamiršķināties. Būs tā, ka tiem, kas maz, pieņemsim, vingrina ir acis ikdienā, ja, un jums varbūt ir riktīgi sāpīgi, kad jūs acīm skaraties klāt. Ar laiku tas pāries, jūs arvien komfortablāk. Citi vispār nevar uzspiest savu acīs, viņam tur riktīgs viss sasprindzināt. Šādi vingrinājumi, un nākamais, pēdējais, principā, vingrinājums ir tad, kad jūs piepildat muti ar ūdeni augstu, un zem tekoša augsta ūdens krāna saujā lejiet iekšā ūdeni un ar acīm vaļā šitā un šļakstiniet sev iekšā acīs. Tajā brīdī jūs neelposiet, tā kā atkal ieņemat elpu un atkal šļakstiet. Tā kādas 15-20 reizes mēģiniet turēt acis vaļā, sākumā neizdosies, pēc tam jau izdosies, lai augstais ūdens tā kā acu aboliņos trāpē, lai tur kairinās viss, lai ir asins aprite notiek. Lūk, šāds ir tas pēdējais vingrinājums, un tad, kad ūdens mutē palicis silts, jā, tad, principā, viņu var beigt. Un lūk, ar šādiem vingrinājumiem, jā, katru dienu, citreiz 2 reizes dienā, skatoties pēc sajūtām, es arī esmu taisījis tā, ka 2 reizes dienā, jūs tad vingriniet savas acis. Un kā es teicu, jā, pēc 2-3 dienām jums riktīgi sāpēt galva, sāpēt acis, pasliktināties riktīgi redze. Pēc savas pieredzes, ja, kad man tas bija normāli, pēc kāda laika jums tā kā pieradīs un tieši otrādi sāksies uzlaboties tā redze. Tā kā no tā nevajag bīties, ja gadījumā kaut kas tāds ir. Bet jā, kā jau es teicu, jā, ja jūs kaut ko tādu taisties darīt, tad konsultējieties ar mediķiem pirms tam. Iespējams, jums ir kaut kādas tādas skaitas, kur tie vingrinājumi vai kaut kādas tur šļaktīšana ūdens, jā, nav ieteicams, tas tikai vēl sliktāk jums nodarīs. Jā, lai jums tur nedod kaut kādas slimības skaitas pāsināt. Jums tāds ir. Lūk tā, šādi vingrinājumi, attiecīgi sargiet sevi savus tos, ar jums bija Alans, un tiekamies manos nākamajos video. Komentējiet, spiediet laiku, pierakstieties kanālam, un galvenais rūpēties par savu veselību un par savu redzi, jā. Jo citi par jums neparūpēsies, ja tikai jūs par sevi neparūpēsieties. Labi, visi. Čau. Tā.